Dārgie draugi, šis ir Latvijas lūkšana tīkla otrais raidījums. Lūkšanai ir spēks, un šajā reizē būšu es Artūrs Riščonoks, un kopā ar mani šajā reizē ir Andris. Sveiks, Andri! Prieks tevi redzēt. Pirms mēs runājam par šīm svarīgām lietām, tu, Andri, varētu mazliet pastāstīt par sevi. Jā, kā jau tu teici, mani sauc Andris, Andris Millers, 31 gads. Esmu no Platonas apoštoliskās draudzes Platonas kristiešu centrs, esmu precējies, man ir 2 brīnišķīgas meitas, attiecīgi arī brīnišķīga sieva, ka man 2 ir devis, un kopā mēs kalpojam tam kungam un savu dzīvi pavadam ticībā un saskaņā ar viņu. Slavu Dievu! Tu noteikti esi brīdināts un jau zini, kāpēc un par ko ir šis raidījums, un nosaukums jau vien liecina, ka tas ir par lūkšanu. Kāpēc lūkšana ieņem īpašu vietu tavā dzīvē, un kāds ir tas mērķis, kāpēc tu pavadi laiku ar Dievu savā dzīvē? Es tevi vairāk vai mazāk jau pazīstu, ja? Esam kopā arī kalpojuši un lūguši, un bijis tāda iespēja, bet tu varētu līdzdalīt arī skatītājiem, un tas ļoti interesanti ir dzirdēt tos stāstus, kā tu esi to sapratis, cik tas ir svarīgi, un kāpēc tev tas ir tik svarīgi tavā dzīvē personīgi? Patiesībā ir tā, man liek teikt tā, dienas beigās mēs skatāmies un atgriežamies pie rakstiem. Un gribam mēs to vai nē, bet tas, ko Jēzus darīja. Ja mēs esam Jēzus sekotāji, tad patiesībā vai mums maz ir izvēle. Ja? Ja mēs tiešām to no sirds un patiesi darām, tad mums jau nav citu variantu. Mums tas jādara, un patiesībā tas ir tas, ko Dievs arī no mums sagaida. Lūkšana tā ir attiecību uzturēšana, tā ir attiecību veidošana, attiecību pilnveidošana ar to kungu. Ja? Un tā ir tā komunikācija, kā tu reāli viņu komunicē. Protams, mēs varam lasīt Dievu vārdu, mēs varam klausīties Dievu vārdu, gramot un visādā citā veidā viņu pārstrādāt, bet tās dzīvās attiecības, tas dzīvais kontakts, kas mums kā kristiešiem, teiksim, jaunās derības kristiešiem ir iespējams un pieejams, tas ir caur lūkšanu. Ja, un es domāju, ka tā ir milzu vērtība. Ne tikai man, katram vienam, un es uzskatu, es ticu, kad lūkšana ir katra kristieša neatņemama dzīves sastāvdaļa. Par to, cik bieži mēs to darām un kā mēs to darām, tas ir cits jautājums. Es ticu, ka neviens no mums nelūdz pietiekami daudz. Arī es tā skaitā. Jā, es ticu, ka mēs varam veltīt vairāk laika, un mums droši vien arī vajadzētu to darīt, bet cik laika, cik mēs spējam veltīt, tik tas ir vērtīgs. Un jo vairāk mēs to darām, jo biežāk mēs to darām, jo patiesāk mēs to darām, jo lielāka vērtība tas dod mūsu dzīvē kā kristiešiem un ne tikai. Tu piekrīsti tam, ka mēs nekad neizniekojam laiku, ja mēs pavadam laiku ar Dievu? Grūti nepiekrist. Jā, tas tāds, protams, apgalvojums, kam neiespējami paiet garām. Tas tā tiešām arī ir. Mēs psalmos lasām 42. psalmā no 2. panta. Šeit rakstīt tādi vārdi. Un tie ir tādi spēcīgi vārdi, kas runā uz manu sirdi, kas runā arī personīgi uz manu dzīvi. Un tas ir 42. psalms, vēlreiz sakārto no 2. līdz 3. pantam. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc ak Dievs pēc tevis. Mana dvēsele slāvs pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, kad es nokļūšu tur, kur varēšu es parādīties Dieva vaiga priekšā. Un cik interesanti šī psalma virsraksts ir ilgas pēc Dieva. Un manuprāt, kad tās slāpes ilgas pēc Dieva, man liekas, ka tā ir tāda dāvana no Dieva, ka Dievs mūsos to ir ielicis, jo paši jau mēs nespējam Dievu meklēt. Pats svētais gars mūsos to ir ielicis. Un es domāju, ka laikam ar to ir jāsaka, ja mēs slāpstam pēc Dieva, ja mēs
ilgojamies pēc viņa, tad tas laikam tas pareizais ceļš, tas ir laikam tas rādītājs, kad nevis mēs paši kaut kā vēlamies, kaut kādā veidā savā dzīvē cīnīties, paši kaut ko darīt, jā. Man bija iespēja nesen sludināt kādā draudzē, un bija tāda interesanta tēma, un mēs runājām un pārunājām arī ar cilvēkiem, cik svarīgi ir mums ļaut, ka Dievs kontrolē mūsu dzīvi. Nevis, ka mēs iedomājamies, ka mēs esam ļoti gudri, mēs esam, kā teikt, un tā patiesībā varbūt lepnība, kad mēs paši varam, mēs paši taču varam, ja? Bet kā tu minēji, ja mēs esam Jēzus sekotāji, ja mēs esam viņa mācekļi, tad mums ir jādara tas, ko viņš sacīs. Jēzus ir sacījis, jums būs lūk tā un tā. Ja? Un vai tu neesi pamanījis to, ka kristieši, viņi bieži vien nāk pie Dieva ar saviem lūgumiem nekā pateicību? Vai tas nav tā ļoti izteikti šodien? Jo, jā, Bībelē rakstīts lūdziet, tad jums taps dots. Protams, Dievs sagaida, ka mēs nāksim un viņam prasīsim, viņam jautāsim, ka mēs neejam pēc cilvēkiem, mēs neejam risināt savas problēmas, vajadzības kaut kādā citādāk veidā, ja? Bet pie Dieva mēs nākam. Bet tu noteikti piekritīs, ka lūkšana vispirms tās ir attiecības ar Dievu. Un, ja mēs varam arī par pateicību, diemžēl arī tas, manuprāt, ir tā mazliet nolikts malā, kad mēs, kā teikt, ar savu vajadzību nastu esam atnākuši pie Dieva. Protams, Dievs grib, viņš mums grib palīdzēt, viņš grib mums sveitīt, tā ir viņa griba. Bet vai tas ir tas mērķis, kuram ir jābūt mums, es nezinu. Es teikšu tā, ka kaut kādā ziņā droši vien tas ir viedoklis, un es pieļauju, ka daudziem kristiešiem tas tā arī ir. Ja? Kad mēs pie Dieva griežamies teiksim, ar pārsvaru, ar kādām lūgumiem un prasībām. Ja? Prasībām es nedomāju tādā ziņā, kad, ja? Bet ar to pateicību tā ir kā ir. Tā pašā laikā es priekš sevis vairāk cenšos tomēr pateikties un uzticēties, atdoties tam kungam lūkšanā, kad es ar viņu runāju. Un apzinoties to, ka viņš zina, viņš dzird, un tās vajadzības, protams, es izsaku arī kādas vajadzības, kas man ir nepieciešams, vai kuras es sajūtu, ka man tās ir jāsaka. Un Bībele saka, tad, sakiet, jo to, kas jums, ko sirds, ja, ko gars ļaus izmanīt, to arī sakat. Ja. Un arī mums, kā saka Jēzus, tā tēvreiz, ja, kad patiesībā tā lūkšana mums ir jāiesāk ar pateicību. Ja. Nevis, Dievs, man nav šis, man nav tas, es gribētu to šo, bet Tēvs, Tev izgods. Tu esi tas, kurš kādēļ es vispār varu kaut ko teikt, kādam kaut ko lūgt. Ja nebūtu Dieva, kam mēs varētu kaut ko prasīt? Ja. Man grūti, teiksim, varbūt tā globāli teikt, ka, tas varbūt tāds vispār pieņemams uzskats par to, ka tiešām tā lūkšana, tā ir vajag tāda prasīšana un kaut ko tādu mēģina izvilkt no Dieva laukā. Bet es piekrītu, ka mums ir jāmācās pašiem pa priekšu vairāk pateikties tam kungam. Tiešām lūkšanas laikā veltīt vairāk laika un varbūt spiest vairāk uz to, ka mēs vairāk tomēr pateicamies un atzīstam to, kas ir viņš. Meklējam to, kas ir viņš, mēģinam pieaugt ar to lūkšanā, jo mēs jau to darām garā un gars jau, viņš jau nesaka, ka lūdzu tagad pēc maizes vai lūdzu tagad pēc tā vai tā, lūdzu pēc Dieva, meklē pēc tuvuma, meklē pēc Tēva tuvuma, tas, ko viņš vēlās, tas pēc kā viņš augst. Protams, tās pārējās lietas jau tad mums taps dots, tās saskaņā ar Dievu vārdu. Ne, jo nav jau tā, ka mums būs jādzīvo badātī, un tā jau nav. Dievs augst, Dievā jau tas skan, bet viņš grib, lai mēs izsakam šo pateicību. Ja? Viņš vēlās, viņš to, kā saka, nepieprasa, bet viņš ir pateicīgs, ka tas notiek. Un es pieļauju, ka varbūt tur ir kāda loma tieši garīgajiem vadītājiem, vai tās ir draudzes,
vai kādās citās vietās, kur notiek šīs uzrunas un klausās, kur varbūt par tur ir vairāk kā jāmāc, jāstāst, vai vienkārši ar piemēru reāli tas ir jāparāda, kāda tā lūkšana patiesībā skan. Tu tā runā, es tikko atcerējos kāds brālis, viņš meklēja Dievu, un viņš lūdza, lai Dievs viņam piešķirtu gara dāvanas, ka viņš var kalpot ar viņam. Un Dievs viņam atbildēja skaidri, viņš sacīja, tu nelūdz pēc gara dāvanām, tu lūdz, lai tu tiec piepildīts ar visu mani. Ja? Un tad, kad tu tiks piepildīts ar mani, tad tev tās visas dāvanas būs. Ja? Un man liekas, kaut kas līdzīgs ir tā, kad mēs reizēm, kā Jēzus sacīja, dzinieties pa priekšu pēc manas valstības un pēc manas taisnības. Un tad, tas ir citāts, man šķiet ļoti daudz, un visi varētu zināt no galvas šo rakstu vietu. Bet atkal mēs atgriežamies pie sākuma. Dzinieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Un, manuprāt, tas atkal uzrunā arī mani pašu personīgi, cik svarīgi ir Dievam uzticēties, jo minēja, jau sacīja, jo patiesībā, ja es saku, viņš saka, bet Tēvs jau zina, kas jums ir vajadzīgs. Viņš jau zina. Protams, tas nenozīmē, ka mums nevajag lūgt. Viņš sagaida, ka mēs nāksim un prasīsim viņam, bet ka mēs ar pateicību jau nākam viņu priekšā, jo Tēvs, viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Un viņš arī dos. Un viņš arī dos. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem un 5. nodaļa un 17. pants, droši vien arī zināma vieta un iespējams varbūt svētdienas skolā ir mācīts, bet tur ir viens pants, 4 vārdi, viens teikums: lūdziet bez mitēšanās Dievu. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Tā ir Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 5. nodaļa un 17. pants. Kā tev personīgi uzrunā šī raksturvieta? Es domāju, ka tas varbūt nav jāsaprot gluži burtiski. Kad lūdziet bez mitēšanās, vai bez apstājas, vai nepārtraukti, ja, tas tā nav. Man nāk, kad lasot konkrēti varbūt šo te, kas starp citu jā, viens no īsākajiem pantiem jaunajā derībā un Bībelē, man nāk atmiņā vai saistās tas kopā ar to, kad Jēzus teica sakojošus vārdus. Viņš teica, nāk laiks, un tas laiks jau ir šeit, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs garā, jā, pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Un man uzreiz tas saistās kopā ar šo te vietu, kad, ja tu patiesi esi atradis Dievu, un ja tu patiesi veido, ja tev ir patiesas dzīves attiecības ar to kungu, tad tā lūkšana, tā disciplīna, kas tev kaut kādā veidā ir izstrādāta, ja, vai tie rīt vai vakar, vai varbūt tur nav tik konkrēti, ja, tad tā disciplīna tev ir un viņa tiek ievērota, viņai jābūt ievērotai. Un tur tā bez mitēšanās, ja tu esi kaut ko iesācis darīt tam kungam, esi iedevis kādu laiku no savas dienas, kuru patiesībā viņš tev ir iedevis, tad patiesībā tad arī tu to laiku arī velti viņam. Ja? Un attiecīgi tad arī tu to dari, ja? un tu neapstājies to darīt. Un, lai arī kas nāktu, tu mēģini rast, piespiest sevi patiesībā, jo vieglāk ir atrast iemeslu nekā iespēju. Ja? Tad tu meklē, kā piespiest sevi un tiešām, ja es to daru no rītiem, es to daru no rītiem. Un es nemitēšos to darīt. Ja? Es neapstāšos to darīt, jo Bībele mums to aicina. Ja? Un Pāvils šeit arī uzrunā, kad priecājieties, ja? Viņš citās vietās saka un lūdziet un nākat kopā. Un viena, otra, trešā, ceturtā lieta, ja? Tas ko Jēzus darīja, tas, ko apstuļi darīja, tas, ko arī viņš aicina mūs darīt. Ja? Un, lai arī kādos apstākļos mēs būtu nonākuši, mums joprojām ir jāturpina lūgt. Un, manuprāt, tas ir tas, kā es redzu to un kā tas ir iespējams. Tas ir iespējams tā, ka mēs esam no jauna piedzimuši. Tēvs ir gars, mēs viņu neredzam, mēs ticam, un līdz ar to arī viņš sagaida, ka mēs tādējādi viņu lūgsim un meklēsim. Tu jau minēji apustuļus,
man nāca prātā tā vieta, kur Pēteri iem cietumā, un draudz par viņu lūdz Dievu. Un mēs redzam, cik svarīgi ir palikt uzticīgiem. Tu jau minēji, ja mēs esam kaut ko iesākuši. Tad patiesībā, ja mēs esam iesākuši pavisam citu dzīvi kopā ar Jēzu Kristu, ja, tad mums jāpaliek uzticīgiem līdz galam. Vienalga kādas grūtības būtu, vienalga kāda apstākļa. Mēs redzam, kam gāja cauri apustuļi, jā, paldies Dievam, mēs šodien dzīvam Dievu žēlstībā, jā. Un tomēr ir arī savu veidu grūtības, jā. Bet cik svarīgi ir noiet līdz galam šo ticības ceļu, jā, palikt uzticīgam, lai iegūtu šo godības vainagu, jā, šo dzīvības vainagu. Un otra lieta atcerējos par Danielu. Tur ir rakstīts, Daniels bez mitēšanās lūdz Dievu, kā viņš to bija darījis dienām, jā, 3 reizes dienā, jā. Un protams, ļoti pareizi tu arī sacīji, tas nav jāuztver burtiski, bet ka mēs atrodam laiku Dievam, varbūt kādam tas ir, tu minēji laiku, protams, mēs varētu to veltīt vēl vairāk un vairāk, jā. Atrunas mēs ļoti daudz varam atrast un attaisnojam, bet Dievs viņš dod laiku, un esmu dzirdējis, kristieši saka, man laika nav, vienkārši laika nav, bet Dievs mums devis 24 stundas diennaktī laiku, mums ir devis, arī man devis laiku, un es zinu, ka es gribētu, man vajadzētu vēl vairāk to izmantot, ja, šīs iespējas, tas ir ļoti svarīgi. Kas tavuprāt ir lūkšana garā? Tu pieminēji, jau aizgājām līdz šai vietai, kas tavuprāt ir lūkšana garā? Vai tā ir tikai lūkšana mēlēs, vai kaut kas, kaut kas paplašinātāk? Es domāju, ka tas nav obligāti tikai vienīgi lūkšana mēlēs. Jā, jo, tas ir tas, kas varbūt savā veidā tev apstiprina kādas lietas, kad tev ir šī spēja lūgt mēlēs, jā. Bet, tas nav vienīgais rādītājs par to, ka tu spēj pielūgt Tēvu garā. Mēs zinām, kā jūs arī teicu, ja Tēvs, viņš ir gars, un arī tādējādi viņš sagaida, ka tas mūsu jaunais cilvēks būs tas, kurš ar viņu komunicēs. Un atzīstot no jauna, ja, vai piedzimstot, atzīstot to patiesību, ka Jēzus Kristus ir nomiris manu grēku dēļ, es kļūstu par jaunu radījumu. Ja. Un tādējādi šis jaunais radījums, viņam ir tā vēlme komunicēt ar to kungu. Ja. Un ir atsevišķas reizes, kad ļoti daudz kristiešu arī, kuriem šķietami nav, vai viņi nejūt, vai saņēmuši šo garu kristību, kā tad es varu, ja? Šī raksturvieta neatiecas uz manīm kamēr, ja? Tā gluži nav, ja? Tu spēj komunicēt ar Tēvu, un Tēvs aicina, lai tu to darītu, ja? Pretējā gadījumā tu esi meklējis kādu konkrētu vietu, vai tas būtu baznīcā pie altāra, ja? Es tikai tur varu lūgt un komunicēt ar Dievu, jo tur viņš tā kā mājo, ja? Bet tā patiesība ir tāda, ka pielūgt garā mēs varam jebkurā vietā. Un tā ir tā atšķirība starp, teiksim, to veco derību, jā, un jauno derību, kurā mēs dzīvojam, kad mēs varam Tēvu pielūgt garā jebkurā vietā, jo viņš ir tur. Tur, kur mēs esam, tur, kur mēs patiesi viņu meklējam, tur arī viņš ir. Jā. Un tā ir tā vērtība, kas mums ir, ko mums vajadzētu satvert, saprast, satvert un nelaist to vaļā. Un tikai tāpēc vien, kad es šķietam nerunāju mēlēs, ja, lūkšanas laikā man nav, es nevaru kaut ko, es dzirdu, ka citi var, un es nevaru, lai tas nav par kaut kādu šķērsli vai tas kaut kā savā veidā mani mazliet tā kā piebremzē, tam tā nevajadzētu būt. Ja. Tēvs zina, ja, viņš zina labāk par mums visas lietas, un tad es varu tikai, kā saka, iedrošināt un aicināt, lūdzu, lai Tēvs iedod. Ja? Un viņš iedos. Bet lūkšana garā, tas ir kaut kas īpašs, kas mums ir iedots kā dāvana, kā neizmērojama dāvana, kuru mēs varam lietot. Ja? Kuru mēs varam lietot. Mums viņu jālieto. Jā, tu jau runāji, tikko jau sacīji, mums viņu jālieto ir. Bet cik svarīgi, ikdienā mums to ir attīstīt un lietot, jo, ir kas saņēmuši ir. Tu jau minēji svētā gara kristību un zīme ir, kā teikt, runāšana mēlēs. Vai svarīgi katru dienu lūgt mēlēs?
vai ar pārtraukumiem. Kā tavu pieredzi, kā tu lieto? Es mēģinu runāt katru dienu. Jo, varbūt es mēģinu, tas varbūt neīsts vārds, jā, kad pavadam laiku ar Dievu, burtiski, kad svētais gars tev piepildi, jā, tu jau nevari klusēt, no tevis nāk tas ārā, jā, un kā tu sacīji, tas ir kaut kas fantastisks, tu nevari pat izskaidrot, jā, tā ir Dieva dāvana un svētā gara dāvana, bet cik svarīgi to ir lietot, attīstīt, nepazaudēt, jo, diemžēl, ir cilvēki, kas to ir saņēmuši un pazaudējuši, jo Bībelē rakstīts, ka mēlēs runāšana, tas jau nestiprina, kā teikt, tos, kas tev apkārt, bet tu uztaisi pats sevi, tu uztaisi pats sevi. Es domāju, ka teiksim, tulkojot vienu no angļu teicienu vai amerikāņu teicienu, tas ir, ja tu nelieto, tu pazaudē. Ja? Es kaut kā negribētu to varbūt saistīt ar lūkšanām mēlēs vai ar to debesu valodu, kā man gribās teikt, ja? Ko Tēvs man ir dāvinājis, ka es to varētu pazaudēt. Es tā nevaru, teiksim, pats droši teikt, ka es tiešām ikdienu to daru. Ja? Es tik droši to neteikšu, bet līdzīgi kā tu teici, ja tu tiešām meklē Dievu patiesi, vai tā ir lūkšana, vai tā ir pateicība viņam, vai slavēšana, ja? Tad gribi vai ne, bet viņš laužās ārā. Ja? Un tu saproti, ka tev ir jāmeklē vai kaut kādā dziļākā veidā. Teiksim, man personīgi tas ir tā, kad es lūdzu par kādām lietām, tad kādām konkrētām lietām, kad es tiešām definēju kādas vajadzības vai aizlūkšanas, tad, lai izmanītu to, kāda ir tā Dieva atbilde vai kāda ir Dieva pozīcija attiecībā uz kādu konkrētu jautājumu vai vajadzību, tad nevis ieslēdzās šī lūkšana mēlēs. Ja? Un tad kopā ar garu tiek strādāts, manuprāt. Ja? Tas, protams, ir kā apliecinājums man un kā iedrošinājums man, un es necenšos to tā skaļi, teiksim, bārstīt. Un te viena lieta ir lūgt šīs lūkšanas mēlēs, kas ir kā palīdzība lūkšanai, otra ir tā, kas ir tās pravietiskās mēles. Ja? Un es šeit vairāk runāju par tā lūkšanu, ja, ka viņas tev palīdz, gars palīdz, kā saka, lūgt vai izmanīt to, kāds ir tas Dieva prāts attiecīgajā jautājumā. Un, manuprāt, ja tev tur, kā saka, tajā Dieva dotajā sirdī, vairāk vai mazāk viss ir kārtībā, vai tu mēģini? Pastāsti lūdzu par kādu atbildētu lūkšanu. Varbūt ir kaut kas tāds īpašs tavā dzīvē, kur Dievs strādājas un tu esi nesis Dievu priekšā, varbūt ir bijusi kaut kāda īpaša vajadzība un tas tavu ticību stiprinājis. Daudz jau tādas lietas ir, un visu jau laikam tā nevar izstāstīt. Tas ir labi, ka ir daudz. Dievs strādā. Tieši tā, Dievs strādā, un viņš turpina, un tas, es domāju, visa man dzīve, kopš es esmu sācis apmeklēt draudzi, teiksim tā, ir viens milzīgs piedzīvojums, pārdzīvojums pozitīvā ziņā, un jo vairāk tu meklē Dievu, vairāk viņš no tevis kaut ko arī sagaida un vēlās un gaida, un tu saproti, ka tu esi no viņa atkarīgs aizvien vairāk un vairāk un vairāk, un beigās saproti, ka tu esi pilnīgi no viņa atkarīgs. Ja? Jo visas tās lietas, kas, teiksim, man ir, kuras es protu darīt, salīdzinoši ikdienas dzīvē, kas es ticu, tas ir tas, ko Dievs ir ielicis, un viņš kaut kādam mērķim to visu pilnveido un veido. Un kaut arī es īpaši pēc tā nelūdzu un nealkstu, bet Dievs vienkārši pievieno 2, 3, 4. Un tas tā turpinās joprojām, un īpaši arī garīgajā sfērā vai garīgajā kalpošanā.
ir tieši tas pats, kad ir cīņas un tu lūdz, un Tēvs, kāds ir tavs plāns, ko tu gribi, ja? Un vienīgā atbilde, ko Tēvs dod, pacietību. Ja? Pacietību, esi pacietīgs, un es sakārtošu. Un tā ir tāda atbilde uz lūkšanām, kuras es kā Tēvam sniedzu un nesu, kā par šito lietu vai kā par to lietu. Un Tēvs saka, uzticies man. Ja? Un brīžiem šķiet, ka cik tad ilgi varam. Liekas, man jau grožu vairs nav rokās. Tēvs, un viņš sakārto. Ja? Un tās situācijas un apstākļi ir daudz un dažādi. Kaut vai par manu sievu. Ja? Es jau kādu laiku atpakaļ zināju, ka viņa tā kā varētu būt mana sieva. Vai tā izredzētā, bet tie ceļi bija tik smagi un grūti, un Dievs vienalga atrod veidu, un man nebija šaubas par to. Ja? Un par visām citām lietām, kas nāk, vai tās saistīts ar kalpošanu, vai ikdienas dzīvē, viss, ko Tēvs saka, vai tu man uzticies? Ja? Un ja tu man uzticies, tad es paklausīšu to lūkšanu. Tas, ko Tēvs māca, ir teikt to lūkšanu. Vai tās ir materiālās lietas, vai tās ir garīgās lietas. Un, manuprāt, Tēvs jau vairāk augsts, kad mēs prasam tās garīgās. Kad mēs meklējam Dievs, bet kā tad ir attiecībā uz šito un attiecībā uz to. Un tad Tēvs saka pacietību. Un liekas, bet kā? Un pacietību. Un tad pareizajā laikā tu redzi nokrīt vai iekrīt viena lieta. Iekrīt nākamā lieta, iekrīt trešā lieta, ja? Un tu domā, Tēvs, vai tas tiešām tas tā ir? Un tad saproti, ka Tēvs saka, es esmu uzticams. Ja? Un tad tu domā, kāda tad ir mana pozīcija attiecībā pret Dievu? Ja viņš man ir uzticams, tad es nebūšu viņam uzticams. Un Tēvs izvada, viņš iedod pareizo vārdu, pareizajā brīdī, pareizajā situācijā. Un viņš stāv klāt brīžos, kad es tiešām to saku un aicinu. Un viena no pēdējā, es varu padalīties pašu pēdējo lūkšanu, kas tiešām man bija atbildēta tā saka, uzreiz uz sitienu, bija tā, kad aiziet uz darbu, saprotu, ka man veselība tāda sāk tā kā buksēt un iesnes. Un tāds diezgan nepatīkams sajūts, un man uzreiz prātā ienāca vārdi par to, ka bet tas jau viss ir aiznests, tas viss ir samaksāts. Un es saku, Tēvs, es to negribu pieņemt. Es to negribu pieņemt Jēzus Kristus vārdā, es nepieņemu šito. Ja? Un viss. Un tas viss atstājās, un tas viss atkāpās no manis. Ja? Un saprotu, ja tu tiešām sauc uz to kungu, viņš tiešām arī atbild. Un dotajā brīdī tas, ko es cenšos ar tā lūkšanu, kādu es strādāju, ja tā var izteikties. Un es ticu, ka Dievs arī ar to strādā, ir vairāk šī pateicības lūkšana. Kad es noformulējot vajadzību, es jau pateicos tam kungam, kad viņš, ja tas ir viņa prāts, Tēvs, es pateicos, ka tu atradīsi īsto laiku, īsto brīdi, un tu to piepildīsi. Ja tas ir tavs prāts. Ja? Un tas, ko es mācos pats, tas, ko mēs arī draudzē mēģinām iet cauri tagad lūkšanu sapulcēs, Tēvs, ja tas ir tavs prāts, tad tas notiksies. Viss, kas no mums ir atkarīgs, būt pacietīgiem, gaidīt un pateikties par to. Ja? Un ja mēs ieturēsim šādu veidu pozīciju, brīžiem ir grūti gaidīt, bet es ticu, kad pienāks diena, kad Tēvs pateiks, jūs esat sagaidījuši. Ja? Līdzīgi kā mēs gaidām viņa atnākšanu, un mēs sagaidīsim. Ja. Te nobeigumā tik daudz runā par pacietību un gaidīšanu. Un patiesībā tas ir tik ļoti svarīgi, ja mēs runājam par lūkšanu, par attiecībām ar Dievu, jo Bībelē mēs lasām arī,
kur psalms saka, es gaidīju to kungu. Viņš noliecās, viņš atsaucās, jā. Un ja mēs runājam arī par meklēšanu, par slāpēm, tas viss ir vienā iekļauts, jā. Un es ticu, kā tu arī sacīji, viņš atsauksies, viņš atbildēs. Un nekad nav bijis tā, ja mēs Dievu meklējam, mēs uz viņu saucām, viņš mums neatbild. Nekad tā nav bijis. Un Bībelē rakstīts, ja mēs būtu grēkojuši, un ja mēs atzīstamies savos grēkos un būtu grēkojuši, viņš mūs šķīstīs, viņš mūs mazgās. Un tā var būt cita tēma, jā, par skaidru sirdi. Bet tas ir viss ļoti svarīgi. Paldies, Andri. Un gribu novēlēt tik vienam, gan mums, gan tev, gan arī sev, turpināt šo ceļu līdz galam. Un es ticu, ka Dievs viņš ir sagatavojis daudz vairāk tiem, kas ir sākuši viņu meklēt. Un Dievs viņš grib, mēs jau neredzam, jā. Un ja Dievs mums dotu redzēt ar garā acīm, jā, tad mēs laikam meklētu vairāk. Un es ticu, kad lai Dievs mums ļauj piedzīvot tādus brīžus, arī lūkšanā, ka mēs pilnīgi ar garā acīm redzam, jā, ko viņš mums grib dot, Un ja tu esi to piedzīvojis, ja tu esi tajā dzīvojis, staigājis un tev ir bijis šīs attiecības ar Dievu, tad, un tu esi to pazaudējis, atjaunot to. Tas ir ļoti svarīgi dzīvot tajā, palikt tajā, staigāt tajā, dienu no dienas. Un mūsu spēks tiks atjaunots. Mēs varam pielūgt Dievu. Debesu Tēvs, es tev pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka tu esi liels un varens Dievs. Un es pateicos Dievs, ka tu esi aicinājis savā vārdā, ka tu esi ne tikai aicinājis, bet esi pavēlējis. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neatstājam šo laiku, mēs neatstājam novārtā šo laiku. Jo dienas kļūst arvien ļaunāks, un laiks arvien ļaunāks, un netaisnība iet vairumā, bet es lūdzu mans Dievs, kā tu sacīji savā vārdā, lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā, un es lūdzu svētais gars, ka mēs ik viens, kas arī skatās, es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, ka mēs varam pastāvēt tajā aicinājumā, kungs, uz kur tas mūs aicinājis, Dievs, lai mēs nepagriežam tev muguru, lai mēs nekļūstam lepni, Dievs. Es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, jo mēs zinām, Dievs, kad ienaidnieks staigā kā lauva rūgdams, viņš meklē, ko varētu saplosīt, bet es ticu, kungs, kamēr mēs stāvēsim un paliksim, Dievs, lūkšanā, kamēr mēs būsim Jēzus pie tavām kājām, sātanām nebūs varas. Alleluja. Es tev pateicos, Dievs, un es lūdzu atjauno ikvienu altāri, kas ir nopostīts. Atjauno ikvienu altāri, kas ir nopostīts. Es lūdzu, kungs, lai uguns tiek atjaunot, lai šī liesma deg arī mūsu sirdīs. Un ikvienas sirdī, Dievs. Es lūdzu Jēzus vārdā, kungs, lai mēs novērtējam šo dāvanu, kur es mums devis, un lai mēs lietojam visus šos ieročus. Es tev pateicos, kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mīļie, dārgie draugi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un gribu teikt paldies vēlreiz, lai Dievs tevi svētī, un tiksimies nākamajā reizē, lai tas kungs mums ļaus, un lai Dievs jūs svētī, un visu labu.